Dzimis esmu Madonā 1977. gadā vasarā. Madonā mana bērnība pagāja, var teikt, tādā ļoti saulainā, daudz bērnu ģimenē. Mēs bijām 7 bērni. Savai mammai man ir 2 brāļi, 4 māsas. Tā kā mamma mūs audzināja viena pati ar vecmammu, tad mums vietējie skolotāji piedāvāja visai ģimenei, visiem bērniem mācīties laukos. Tā mēs nokļuvām Meirānu pamatskolā. Meirānos mācījās un netālu piedzima arī mūsu pirmais Latvijas armijas virspavēlnieks Oskars Kalpaks. Meirānu pamatskolā es dzīvoju internātā, kā teikt, no 1. klasītes līdz 9. klasē. To es sajūtu kā lielu, tādu skaistu laiku. Tas bija tālu no mājām, var teikt, 30 kilometri. Es iepazinos ar vietējiem cilvēkiem, mācījos kopā ar vietējiem cilvēkiem. Un joprojām man sirdī ir Meirāni, kā mana tāda bērnības skola. Šie cilvēki